Rimtās skrejienās starp nebeidzamiem lauku darbiem valkundietai Almai Frejai pavisam nemanot aizritējis vesels gadsimts. Pēdējos gados gan veselība sākus klibot, tāpēc gaviļniece novadniekus sagaida Jelgavā pie mazmeitas. Viņa bija baltā māmiņa. Viņa bija vienmēr apmierināta, priecīga. Viņa nebija nekad ļauna, viņa neaprunāja. Laikam tā labestība, kas viņā bija, arī viņai palīdzēja sasniegt šos 100 gadus. Liktenis Almas kundzei uzlicis daudzus pārbaudījumus. Dzimšanas brīdī zaudēta māmiņa, pārdzīvotas 2 karu šausmas un jau sen viņa saulē aizgājuši abi dēli. Viņa pieņēma dzīvi tādu, kāda tā ir. Un es nedomāju, ka varbūt tāda lauka dzīve bija viņai sirdslieta, bet tāda bija iegrozījusies dzīve, un tā viņa arī dzīvoja. Tagad viņas lepnums un balsts ir 2 mazmeitas, 2 mazbērni un 1 mazbērns, bet vēl līdz 95 gadu vecumam Almas kundze saimniekojusi savās lauku mājās. Bija, cik es atceros, varbūt pēdējos gadus tur bija tikai gotiņi, bet kad es vēl tāda maza biju, tad bija cūkas un aitas un bullis un govis, protams, un vistas un saimniecība bija. Praktisks padoms, sēņošanā praktisks padoms, sēns iemācīja, kāds vajag lasīt. Un tagad jūs mežu sēņot? Jā, protams. Kā sanāk, tā aizbraucam noteikti. Patīk? Protams. Vispār patīk pa mežu. Nodzīvots garš un darbīgs mūžs, un lai gan gaviļnieces acis vairs nespēja saskatīt ierastās lauku ainavas un zaudēt arī spēju sadzirdēt vēju šauks un putnu čivināšanu, atmiņas joprojām ir tikpat skaistas kā senāk. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.